Briesmas bija vakardien, 22. augustā, kad Latvijai pāri gāja ultragiga vētra, atstāja daudzus iedzīvotājus bez elektrības, citiem bojāja mašīnas. Ielās mētājās šitik milzīgi koki nolūzuši. Un mēs izlēmām, ko darīt. Rullēt prom un apskatīt, kā notiekās viss, kā pilsēta izskatās pēc šīs traģēdijas, kā saka. Tieši tā, aiziesim pabraukt, paskatīties, kas notiek šeit apkārt. Cilvēki, nolaikojiet, piabonējiet un let's go! Spēcīgā vētra daudz viet Latvijā izraisījusi plašākos elektroapgādes traucējumus pēdējo 20 gadu laikā. Visur bija problēmas, daudz viet pat elektrība vairs nav. Jā, ja precīzāk sakot, 200,000 mājsaimniecībām, cik es lasīju. Jā, varbūt pat 300, man pat liekas, ka es redzēju 300,000. Bet, crazy. Paldies Dievam, mums nav nekāda, mums elektrība ir, mums viss kārtībā. Cilvēki jau ir pastrādājuši un daudz ko ir novākuši nost, lai arī pie mums šeit nekas slikts nenotika. Ir tāds lietus bijis, ka paskatieties, cik slapja ir šī māja. Ķieģeļi. Es pirmo reizi redzu, ka ir tik traģiski bijis. Māja prosta slapja ir. Redziet, kā jābūt un kā ir. Tātad zinātniski paskaidrot tie, kas nesaprot. Tas parāda to, ka vējš ka līja lietus un bija ļoti liels vējš, kas izdarīja tā, ka šīs lietus gāzes gāja sāniski iekšā mājā. Tur, kāpēc nav? Tāpēc, ka tā māja, tur vējš nāc no šīs puses. Šeit, protams, skaisti apdara, kas padara to, ka jūs neredzēsiet tur šo damage, kā saka angliski. Tāpēc jums jāsaprot šis fizika visā šajā, kāpēc šādi notiek. Šī ir liela problēma mūsdienās. Šis ir ritīgākais damage. Un tur, kur govs ir nokritusi. Pa jokam viņa tur vienmēr tā guļ. Šeit reiz bija milzīgs koks. Šitāds ten. Jā. Paskatieties. Izskatās, šajā vietā. Pēc meteorīta kritiena izskatās. Te bija milzīgs koks iekšā. Un viņš vairs nav. Apmēram tāds. Nabaga kociņš dabūja ciest. Jā. Bet zini, kas pozitīvais? Nē. Ka viņš nekrita uz to pusi, viņš krita uz šito pusi. Ja tur būtu žoks hanā, varbūt logos kādam būtu vispār. Iedomājies, tu sēdi pie datora vai televizoru skaties. Tas būtu tā. Grandma to get hit by a bazooka. Yeah, I think about it every time I hit the hookah. Kaboom, kablau. Es tā negribētu. Jā, bet šis meteorīts prieks, ka ir aizvākts. Traģiski, jā, braucam meklēt. Mums ir jāatrod vēl viens koks. Šitā vienmēr te ir. Tā kā tagad, tā reāli vienmēr ir. Vējš pūš. Vakar, protams, bija traģiskāk, bet es vakar ārā negāju, jo kurš normālais iestādā laikā 50 km/h vējš. Teiksim tā, man liekas, mēs lielo vilnu demiģam nokavējam. Cilvēki, man liekas, mums jāapstājās kaut kur un jāpaskatās. Kur bija spēcīgākā vētra vakar? Jā. Jo man liekas, ka mums bija viena no stiprākajām Ventspilī. Jā. Bet neizskatās, kur stalers pat ir. Es vidīgi redzēju, kur viss nobruka čuvakiem. Es skatos Vides centrs LV mājaslapā, vakardienas datumu, kas ir sestdien. Kad bija tas vistrākākais vējš. Jā,
Un vislielākais rādītājs, kas te ir 26 metri sekundē Ventspilī. Ventspilī tas bija. Tāpēc, otrais lielākais, ja es pareizi sapratu, bija Bauskā tur vienu brīdi. Es vakar telefonā skatījos Google. Bija 52 km/h rādījās. Cik tas ir metri sekundē? 52 km/h is equal to 14,44 metri sekundē. Tātad bija pat vēl vairāk, kā es vakar redzēju. Bet tas nav nekas. Tas reāli nav. Jo tad, kad tu teici, ka tas milzīgais Vislatvijas orkāns bija, es nezinu, kurā datumā. 2006. gada 9. janvārs. Ja tā ir, kā tu teici, tad bija, es atceros, pat 40 metri sekundē vējš bija. Un tas ir cik? Ir 100 km/h vējš. 2005. gada 9. janvāra orkāns. Bija Ervīns jeb Gudruns. Jā, viena no spēcīgākajām posēžīgajām orkāniem Latvijas vēsturē, jā. 40 metri sekundē. Es taču 40 metri sekundē bija, es atceros, es mājās sēdēju. Bija tik bailīgi. Tas bija insane. Man vēl bija stikla logi mājās. Tā pūta, man likās, logs tulīt izsitīs ārā. Man vēl mājās kaut kur ir aprakts zars, kurai es iegravēju datumu, kad bija tas orkāns un noliku viņu mājās tā kā simbolu. Kaut kur viņš ir, es tik nezinu, kur. Mēģinās sameklēt. Labi, ko var pateikt? Braucam tālāk, braucam apskatīt jūru, kas tur notiek. Uziesim augšā, parādīsim, kā augšā izskatās. Var jau just lēnām. Vējš sāk celties. O, jā! Oh my God! Jā. Ave Marija! Kamera puš no rokām ārā. Mēs piebrauksim tuvāk. Parādīsim jums. Crazy. Iedomājieties, kā vakar te bija. Vakar bija 2 reizes spēcīgāks vējš. Un šis izturēja. Te tik spēcīgs vējš pūta, ka nevarēja mikrofonu atstāt no video. Paskatieties uz tām biksēm. Pūš nereāli. Piedodiet, viņš tur nolamājās. Smiltis mutē pūta. Bija jāēd smiltis, saprotiet? Traģiski. Es nebiju gaidījis šodien ēst brokastīs smilts. Ej, tu galīgas pa viņiem! Peldēties aizliegts, ja kāds nesaprot. Amazing! Tā pūš! Aizbrauksim līdz galam. Pačekot, kā tur ir.
vilni! Man vannā lielāki viļņi ir. Žēl, ka mēs tur nevaram uzlīst. Nevar, Lai jā. būtu labāks skats. Negribas riskēt, jo tas slidens viss ir. Paga! Tas bija amazing! Slapjas viss! Oh my God! Good! Let's go! Insane! Oh my God! Šitas bija! Es vien brīdi neredzēju! Iedot kameru! Pagriezies šurp! Oh my God! Šī dēļ bija vērts te Jā. braukt! Cilvēki nospiediet laiku! Piabonējiet, please! Šis bija! Oh my God! Es nevaru! Tas skats, ka tu redzēsi, ka tu šitā nostājies! Tas bija crazy. Nu, ko, ziniet, ko es jums pateikšu, laikam mēs šeit arī beigsim šo Jā, video. varat Ziniet, tad kāpēc? Man skūterim 20% baterija, mēs baigi nevaram braukāt vairs, man bail, ka izlādēsies. Nu, katrā ziņā jūs redzējāt. Cilvēki ir labi pastrādājuši, daudz kas ir novākts nost, nekas nav palicis pāri. Cīnieties un tiekamies nākamajā video. Jā. Visiņš.